Dārzs, kas vasaru bija pilns sīku un rupju putnu balsu, tagad bija kļuvis kluss un vientulīgs, un vienīgais tanī dzirdamais troksnis bija dzeņa vienmuļīgie sitieni lielajā bumbierē. Dažreiz tur arī nikni un griezīgi iebrēcās sīļi, un kad viss apklusa, bija dzirdama vāverītes šmikstināšana. No zarā lēkādama tā brīžām ielēca ābelē, kas auga pie pašas istabas, un ilgi spīdošām acīm vērodama savu atspīdumu logas stiklā, devās atkal tālāki, līzdam pa koku pazarēm kā ūdrs pa upes ūdeņiem. Lielais klusums vēl palielinājās pēcpusdienās, kad sākās saules staru staigāšana pa dārzu. Lai gan nebija nekāda vēja, atskanēja it kā klusa skanēšana stariem caur lapu un zaru biezokņiem laužoties. Vienā acu mirklī tie atrada sev ceļu un dārzs piebira pilns apaļiem, četrstūrainiem un citādiem gaismas gabaliem, kas nokrituši vai nu uz zemes vai nu uz koku stāviem palika tur nekustoši guļot. Tie lika iemirdzēties un spīdēt neizprotamā skaistumā, līdz tām nenovērojamām, niecīgām un pat riebīgām lietām, būdami līdzīgi māksliniekam, kas staigā pa zemi, paaugstinādams visu, kam pieskaras. Pēc šo gaismas putnu nolaišanās dārzā iestājās vēl lielāks miers, un skaidri bija dzirdams, ka dārza otrā galā, augstas lazdas galotnē, staru izlobītie rieksti, atsizdamies pret zariem, krita leju, līdz beidzot mīksti pukšķēdami novēlās nobirušās lapās. Šis ir podkāsts Restarts, mani sauc Aldis Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Tā Edvarda Virzas uzburtā aina, eleganti detalizētais dabas apraksts, tā mēs varētu to nosaukt, īsti neatbilst tam, kas ir aiz loga. Jo šobrīd ir pamatīga ziema, izskatās, ka atkal pārslas lēni krīt, un tas nozīmē, ka būs jāiet tīrīt sniegs. Tā kā patiesībā ir tāds divējādas sajūtas. Protams, viss ir ļoti skaisti, koki apsniguši, un vismaz laukos mēs visi dzīvojam tādā baigā vai nu sūnu ciemā, vai nu skaistā ziemas pasakā, kā nu uz to paskatās, bet skaidrs, ka ir tāpat laikā jāiet tīrīt sniegs. Pilsētā, es domāju, ka ir pilnīgi citas sajūtas brīžiem, tas sniegs, protams, ir vairāk kaitinošs nekā krīt no jumtiem, nevar izbrist viņu, tad viņu kopā ar sāli mašīnas sabrauc pamatīgā žļurgā, un tam visam ir jātiek cauri, tā kā pilsētā to ziemas pasaku nekādā veidā nevar izbaudīt, un droši vien, ka jūs daudz domājat, pa ko es te vispār muldu. Labi, par dabas aprakstiem šoreiz tik daudz nerunāsim. Izvēlējos šo citātu no Straumēniem, jo tā bija vēl viena no lietām, kas man ļoti nepatika bērnībā un skolā, kas bija jālasa milzīgi gari dabas apraksti, kur nav nekādu dialogu. Jā, tajā laikā dialogi pat likās interesanti un aizraujoši. Vesela lapus gara dabas apraksts, bet, ja tu tajā iedziļinies, tas uzbur ļoti labu un pat neaizmirstamu ainu, un pilnīgi skaidrs, ka tu arī uzreiz saproti, kādi ir tie apstākļi apkārt notikumiem, un ļoti skaisti vari to vizualizēt. Tā kā noderīga lieta. Labi, bet ķersimies klāt Formulai 1. Plāns šim podkastam ir samērā vienkārši. Es ceru, ka tik vienkārši, kā es esmu ieplānojis, arī viss izdosies. Pirmkārt, nedaudz par pašu svaigāko, laikam jāsaka, jaunumu. Tad par to, kas notika iepriekšējā nedēļas nogalē, un tad pieķersimies galvenai daļai, tas būs pilotu top 10 ar tādu interesantu atkāpīti. Par to es arī izstāstīšu vēlāk, bet daudzi no jums, es ceru, ka arī noklausīsies šo podcastu, kas piedalījās arī savu top 10 iesūtīšanā, gala rezultātā bija tik daudz,
tie iesūtītāji, ka man nācās veselu atsevišķu kopvērtējumu uztaisīt no līdzjutēju, sekotāju, klausītāju topa, viņu izveidotajiem topiem, tā kā tur būs interesanti arī salīdzināt, kas sanāca jums un kas sanāca man. Bet sākšu šoreiz es, kā jau teicu, ar tādu karstāku jaunumu. Uzreiz izstāstīšu to, ka šāda veida jaunumi ziemas laikā, protams, gan jau, ka pārāk daudz nebūs, jo izskatās, ka pilotu tirgus tomēr ir diezgan stagnējošs šajā sezonā un īsti izmaiņas mums nebūs vispār, kas ir arī pirmo reizi Formula 1 vēsturē, tātad visi tie 20 piloti, kas bija pēdējā posmā Abu Dabī un kas uztaisīja šo kopbildi, kas ir redzama arī starp citu šī podkāsta plakātā, tie visi būs uz starta arī pavasarī. Tāda stabilitāte mums nav bijusi. Savā ziņā tā ir nedaudz arī, protams, garlaicīga lieta. Mums kā līdzstājiem patīk kaut kāda veida izmaiņas. Brīžiem varbūt ir skumīgi atvadīties no bijušiem pilotiem, bet vienmēr jaunas sejas ienākšana nozīmē, ka ir kaut kādas jaunas intrigas. Šoreiz tādas intrigas nebūs. Arī Logans Sāržants ir apstiprināts uz nākamo gadu. Un, tas, ka nav komandām lielas vēlmes mainīt pilotus, jo īpaši jaunos pilotus, ja nav absolūti, pilnīgi noteikti skaidri redzama labāka kandidatūra, tas arī ir skaidrs, jo ļoti liela specifika ir šīs paudzes formulām tieši darbā ar riepām. Tas, cik ļoti daudz nianses ir jāņem vērā un cik ļoti salīdzinoši ilgi ir tajā jāielaužās, tas ir tas priekšnoteikums, kas liek tomēr uzticēties varbūt ilgāk kā vienu gadu arī vienam pilotam, kā jau teicu, ja pēkšņi nav tiešām tāda spilgta alternatīva, ko likt vietā, un Viljams gadījumā tādas alternatīvas īsti nav. Izskatās, ka, jebkurā gadījumā liekot jebkuru no jauniem talantiem, kas šobrīd ir tur Formula 2, virsotnē vai čempionu Teo Pourchaire vai Frederika Vesti, kas ir Mercedes akadēmijā, vai Filipi Drugovičs, kas ir Aston Martin rezervists un pagājušā gada F2 čempions. Viņi visi tomēr nav sevi parādījuši tik spilgti, lai mēs vai attiecīgi James Wolfs, Viljams komandas vadītājs, noticētu, ka tas ir nākamais Verstappens vai kaut vai nākamais Piastri. Līdz ar to saprātīgāk laikam ir palikt pie Sāržanta, pie tā drošā varianta, kurš jau pirmo sezonu ir lauzies, ir daudz reizes apsities un daudz punus uzsitis, bet vismaz ir apmēram sapratis, kas un kā, un iespējams, ka otrajā sezonā varētu arī parādīt to sniegumu. Bet skaidrs, ka otrajā sezonā arī viņš tiks vērtēts krietni stingrāk, tā kā tur vairs atlaides nebūs. Bet tas jaunums, par ko gribēju runāt, bet pirms tam, kā jau teicu, gribēju izstāstīt to schēmu, tā schēma attiecībā par tiem jaunumiem un kā tos jaunumus es sagremošu, starpsezonā būs sekojoša. Ik pa brīdim joprojām būs šie lielie podkāsti, tātad ap stundu garumā, tāda vairāk filozofiska parunāšana par lietām par Formulu 1, galvenokārt par Formulu 1 restarts podkāstu formā. Tie būs vispirms tiks publicēti Patreon lapā. Pirmās dienas tātad early access tā saucamais, pēc tam arī tiks publicēt YouTube un attiecīgi Spotify tie, kas klausās audio. Un savukārt, ja parādīsies kaut kāda veida jaunumi, potenciāli mēs gaidām tādas interesantas lietas arī pa ziemu, kas parādīsies tad uz tiem jaunumiem, tā operatīvā reakcija vai, teiksim, kaut kāda veida analīze par šiem jaunumiem salīdzinoši krietni īsākā formā, bet audio formātā joprojām būs arī pieejami īsajos podkastos, ko es pirms tam arī gatavoju Patreon atbalstītājiem. Tātad sacīkšu nedēļas nogalēs, kur pēc piekdienas arī bija kaut kāda analīze par to, kā izskatās spēku samēri un kāda varētu būt stratēģija uz svētdienu. Tad līdzīgs kaut kas formāts būs arī attiecībā par jaunumiem, tātad krietni īsāki, operatīvāki podkāsti. Bet tad tas jaunums, kas īsti vēl pagaidām nav jaunums, taču Itālijas presē šobrīd ir tāda maza Hirosima, proti itāļu sporta gigants Gazzetta dello Sport
ir publicējis diezgan plašu aprakstu un sīku izklāstu par to, ka Šarls Leclercs paliks Ferrari komandā līdz 2029. gadam. Tā tad ir pagarinājis esot vismaz pēc La Gazzetta dello Sport ziņām pagarinājis šo līgumu. Pirms tam bija ziņas, ka vismaz uz gadu ap 2 piloti paliks vēl kopā Carlos Sainz un Šarls Leclercs arī 25. gadā. Tas Nova Sūra laikam skaidrs, tur acīm redzot fonā tiek runāts arī par ilgākiem, garākiem līgumiem, kamēr tie netiek detalizēti visi salikt uz papīra, tikmēr tas pirmais solis ir tik daudz skaidrs, ka 25. gadā pilotu sastāvs nemainīsies, bet Leclercs Ferrari zelta puisēns acīm redzot tiks piesiets līdz 29. gadam. Tur gan uzreiz jāsaka, ka Leclercam līgumā arī pēc Gazeta vērtējuma vai ziņām līgumā ir paredzētas arī šīs tā saucamās snieguma klauzulas, kas dod iespēju Leclercam ātrāk beigt līgumu vai ātrāk aiziet no Ferrari, ja netiek izpildīti kaut kādi snieguma parametri. Tātad vai punkti čempionāta kopvērtējumā vai pozīcijas čempionāta kopvērtējumā līdz kaut kādam sezonas konkrētam posmam. Parasti tas ir Itālijas posms, tātad rudens pusē. Tas gan šī klauzula sāks strādāt tikai no 3. līguma gada, tātad no 27. gada sezonas, tā kā pirmajos 2 gados uz pirmiem 2 gadiem tas neatieksies. Tas ir diezgan interesanti. Tās ir diezgan tādas specifiskas detaļas, ko tā vienkārši izgudrot ir grūti. Līdz ar to šeit Gazeta mēs varētu ticēt diezgan, es gribētu teikt, diezgan droši, jo patiesībā Gazzetta dello Sport un pāris itāļu žurnālisti šajā ziņā ir ļoti dziļi integrējušies Ferrari, un Ferrari komandas gaitiņos tur bieži uzturās un par to, kas tur notiek, arī labi zina. Turklāt patiesībā pat tiek integrēti šajā komandā, un arī komanda līdz ar to nodrošina šos žurnālistus vai Gazeta ar konkrētu informāciju, bet tajā pašā laikā arī viņa komandai ir kaut kāda veida kontrole par to, kā to pasniedz itāļu prese, kad to pasniedz itāļu prese, kādos nolūkos to pasniedz itāļu prese. Tur ir tāda roku mazgā situācija, kas ļoti bieži novērojam. Tāda mēs jums dodam ekskluzīvu informāciju, un jūs attiecīgi publicējat tad, kad mums tas ir izdevīgi, un tādā formā, kā mums tas ir izdevīgi, lai mēs kontrolētu to naratīvu un visu to situāciju, kas ap to grozās. Tā kā ļoti iespējams, ka tā ir tā situācija, bet, kā jūs teicu, šīs ziņas ir diezgan ticamas. Par pašu faktu kā tādu es absolūti nebrīnītos, ja Leclercs arī ir gatavs palikt līdz 29. gadam komandā, jo pilnīgi skaidrs, ka Leclercam ar Ferrari saistās tāds sentiments, un skaidrs, ka pirmkārt viņš nav aizmirsis, ka šī komanda viņam nodrošināja iespēju ienākt Formulā 1, deva arī pirmās uzvaras Formulā 1, un viņš šai komandai arī attiecīgi ir gatavs dot visu, ko vien iespējams. Tā situācija ar Binotto nebija īpaši daudzsološi, sevišķi pēdējās sezonās, un skaidrs, ka Vasūra ienākšana tomēr ir atkal piesējusi Leclercu vēl uz vairākiem gadiem, un es domāju, ka Frederiks Vasūrs diezgan apzināti arī to sev uzlika kā mērķi, un arī gan jau, ka no komandas vadības Džona Elkana un Benedito Viņas puses šis bija viens no galvenajiem uzdevumiem jaunajam bosam pirmajā sezonā, tātad panākt pirmkārt, lai Leclercs uzticās komandai, kaut kādu progresu parādīt, un otrkārt faktiski juridiski viņu arī piesiet komandai vēl uz nākamo periodu, kas tagad izskatās līdz 29. gadam. Skaidrs, ka Ferrari Leclercs ir vairāk vajadzīgs šajā gadījumā. Tas ir tas zelta puisēns Ferrari komandai, un tur viss strādā arī Itālijā. Leclercs ir superzvaigzne un mīļais dēls komandai, lai piedod Carlos Sainz. Tā situācija ir. Tur vairāk tiešām tās ir tās emocijas, ar ko jārēķinās, un tā emocionāli vairāk ir saistīts tieši saista visus tifozi ar Šarlu Leclercu šīs cerības. Un, protams, arī šīs sezonas noslēgums nevar par zemu novērtēt šīs sezonas noslēgumu. Atcerieties, kopš Suzukas uzlabojumiem
Leclerc ir atgriezies vadošajās pozīcijās, un par šo es runāšu arī top 10 pilotu laikā. Tā kā varbūt nepārāk dziļi tur līdīšu iekšā, bet Leclerc sezonas noslēgums atgādināja par to, cik izcils šis pilots ir vienā aplī un, protams, arī sacīkšu režīmā. Un kā ar viņu, protams, ir jāsaista nākotne Ferrari. Ko dara Leclerc šādā gadījumā, parakstot tik garu līgumu ar Ferrari? Protams, noņem sevi no tirgus un savā ziņā ierobežo savas iespējas kaut kur pāriet uz vadošo komandu tuvākajā laikā, jo tīri teorētiski, ja mēs paskatāmies, tad 2-3 gadu periodā no šī mirkļa teorētiski varētu parādīties vieta Mercedes komandā, jo Lewis Hamiltons kaut kādā mirklī noteikti liks punktu. To pašu mēs varam teikt par Aston Martin un Alonso. Mēs nezinām, kādā konkurētspējas līmenī tajā brīdī būs Mercedes vai Aston Martin, bet tīri teorētiski vajadzētu būt vienai no vadošajām komandām. Un skaidrs, ka Leclerc būtu pievilcīgs gan Mercedes, gan Aston. Viņš noteikti nav sabojājis ne ar vienu šeit attiecības, un tās viņa īpašības viennozīmīgi varētu novērtēt jebkura vadošā komanda. Bet šajā ziņā Leclerc tātad sevi, ja tiešām pagarinās šo līgumu, ja mums oficiāls paziņojums būs, tad attiecīgi noņems no pilotu tirgus. Bet, nobeidzot to visu situāciju, šīs situācijas aprunāšanu, es varu teikt, ka mums visiem, un šeit es teiktu gan Formulai 1, visiem skatītājiem, žurnālistiem, gan komandai, nāktu par labu, ja Leclerc un Ferrari kombinācija nostrādātu un izdotos. Es domāju, ka mums visiem tas ļoti patiktu. Tas arī tāda, kā jau teicu, tīri romantiska lieta, emocionāla lieta, zelta puisēns un beidzot izdodas kaut ko izdarīt. Ferrari ilgi uzticējās viens otram un tas dod panākumu. Tas tiešām būtu tāds skaists stāsts, viennozīmīgi. Tā kā es absolūti neesmu nepārsteigts par šādu Leclerca potenciālo palikšanu ilgtermiņā Ferrari komandā, ne arī apbēdināts. Jo, manuprāt, tā situācija ir uzlabojusies ar Vasūru. Tas ir, protams, cits stāsts, bet tās pāris lietas, ko varēja šīs sezonas laikā izdarīt no savas puses, Vasūrs ir sācis darīt. Fonā notiek arī vispārējais, un izskatās, ka arī Leclerc, kurš arī ļoti labi, arī pirms tam attiecības viņam bija ļoti labas ar Frederiku Vasūru, arī izskatās, ka ir novērtējis to, ko dara jaunais Ferrari boss. Tā, tik tālu par Šarlu Leclercu. Vēl pavisam īsa atkāpīta pirms ķeramies klāt top 10. Bija Formula 1 kluba, līdzteju kluba tikšanās pagājušā piekdienā. Drifta hallē tas viss notika Rīgā, tepat Mūksalas ielā, un paldies, ka uzaicināja man līdzjutēji kluba organizatori, rīkotāji. Rasa šoreiz bija tas, kas tā galvenā, kas riktēja šo visu. Kristaps bija, laikam, nedaudz ārpus Latvijas. Jebkurā gadījumā līdzjutēji kluba organizatori ir baigie malači, un šeit es tiešām noņemu cepuru viņu priekšā, jo skaidrs, ka visu to dara savā brīvajā laikā, aiz entuziasmu organizē, rīko, un vispārējie, tur, teiksim tā, arī es tajā skaitā ierodamies, sēžam dīvāniņos, čilojam, čatojam, dzeram maliņu, kurš tur dzēra aliņu, kurš nē. Bet organizatoriem ir jāskatās visu, lai ekrāns strādā, lai skaņa ir, lai scenārijs pasākumam ir, lai visi zin, kur iet, un visu ar organizatoriem norunāt, tā tālāk tā joprojām balvas sagatavot. Tur ir ņemšanās, pamēģiniet kādreiz kaut kādu pasākumu uzorganizēt kaut vai 20 cilvēkiem, 30 cilvēkiem, tas nav tik vienkārši. Tā kā jā, paldies viņiem, pilnīgi noteikti man bija iespēja arī atbildēt uz jautājumiem, gluži kā intervija bija, visu līdztēju priekšā, pēc tam arī bija jautājumi no zāles, ja tā var teikt, un patiesībā tā pieķēra sevi pie tādas interesantas lietas, ka nezinu, kas tā ir, kas tas pa kompleksu tāds ir. No manas puses, ka man uzdod jautājumu par Formulu 1, es sāku atbildēt, un es saprotu, ka es esmu iepeldējis, vienkārši sāku ļoti izplesties ar savu atbildi.
Un tad es apraujos un domāju, ka nevajag, es te visus garlaikoju jau sen, ko es te tagad uzbāzīšos, visiem jāsēž, jāklausās manī. Un es pavisam piemirstu, ka galu galā tie taču ir Formula 1 līdzjutēji, kas tiešām ir veltījuši savu laiku, lai atnāktu uz turienu un tiešām par formulu grib arī parunāt un paklausīties un paspriedelēt. Jo ļoti bieži arī mani kādi paziņas vai draugi, kas zina, ka es rakstu runāju par formulu, tad viņi prasa, kas notiek formulā. Un man vienmēr licies šis jautājums tāds nedaudz, tā kā pieklājības pēc paprasa, kas notiek formulā. Līdz ar to es attiecīgi arī atbildu, jā, tur īsti nekas nenotiek, vai jā, tur Verstapens uzvarēja, viss kārtībā, 3 vārdos var teikt. Un patiesībā tas tam otram cilvēkam varētu likties tā nedaudz iedomīgi, ka es tā ļoti strupi un īsi atbildu, bet no manas puses tā doma ir tāda, ka, ja es sākšu šeit tagad izplesties savā atbildē un tiešām stāstīt visu, es tagad sen tevi nogarlaikošu līdz nemaņai. Līdz ar to šeit ir tā grūti atrast, man liekas, to vidusceļu, un man arī grūti saprast vienmēr, vai tiešām cilvēkam interesē vai ne. Taču atgriežoties pie tā pasākuma, pilnīgi skaidrs, ka tur ir tie cilvēki, kam interesē tā formula, un tāpēc tās manas bažas par to, ka es esmu izplūdis savu atbildē, laikam šoreiz bija nepamatotas. Jā, tā kā paldies visiem, kas nāca klāt, arī teica par podcastu, ka klausās, arī atveda savus pusauģus, ja es pareizi nolasīju to situāciju, viena no māmiņām, un arī teica par to, ka klausās šos ievadus, un ka tie ievadi šīs pasakas ļoti labi patīk. Tā nav pasaka, bet jā, tiešām izklausās nedaudz pēc pasakas apraksta. Tā kā vismaz pagaidām es esmu turpinājis šo pasaku izmantot, vai būs turpmāk, pagaidām man citāti vairāk nav no straumēniem, tagad man straumēni nedaudz malā nolikt, ir cita grāmata kļuva aktuālāka. Bet varbūt kādā brīdī atgriezīšos, vai arī būs kaut kas cits, tā kā nezinu, kas būs nākamajā reizē. Labi, 20 minūtes norunāts. Vajadzētu pieķerties tagad galvenai lietai, kas arī virsrakstā būs, protams, un tas ir pilotu top 10. Vakardien es jau biju sagatavojis savu top 10 un sagatavojis šim podkastam. Izdomāju, ka jāieliek ir Twitterī uzaicinājums līdzjutējiem arī iesūtīt savu top 3, top 5, top 10, kā jūs rakstīju, kuram nav slinkums. Tik arī, lai ieraksta, lai varētu kaut kādā veidā salīdzināt, un es tad attiecīgi šo informāciju izmantotu arī podkāstā. Man par pārsteigumu tas apjoms, kas tika sasūtīts, ir ļoti liels. Šobrīd es esmu sācis podkāstu ierakstu, es redzu, ka vēl ir atnācis, bet, diemžēl, to es vairs nevaru iekļaut kopvērtējumā, bet līdz ar to es nolēmu uztaisīt līdzjutēju kopvērtējumu. Kopā ir iesūtīts 29, tātad gandrīz 30 balsis vai topi. Lielākā daļa no tiem bija top 10, tā kā cilvēki nebija slinki, bija arī pāris pat top 3 un pat top 5, bet, kā jau teicu, lielākā daļa tiešām top 10 sasūtīja, baigie malači. Un es arī, lai tas nebūtu priekš jums zemē nomests laiks, kā jau teicu, tad ņēmu un sarēķināju, saskaitīju kopā visus punktus. Punktu dalīšana bija sekojoša, proti, ja tiek iesūtīts top 10, tad 10 punkti pirmā vietai, 9 otrai, tā tālāk uz leju. Ja top 5, tad 5 pirmai, tālāk 4 un uz leju. Ja 3, tad attiecīgi 3, 2, 1. Šoreiz tā, nevis tā, kad uzvarētājiem top 10, tad 9, 8 un ar to beidzās, jo tas varbūt radīt tādu negodīgu situāciju tiem, kas tiek biežāk izvēlētajā top 3 un top 5, un šoreiz tie, kas varbūt nedaudz noslinkoja un iesūtīja tikai top 3, top 5, tad tur arī mazāk punkti pienākās. Bet jebkurā gadījumā punkti daudz, punkti pamatīgi, un ķersimies klāt šobrīd, pirms es sāku savējo, ķersimies klāt tātad līdzjutēju topam. Kopumā tika minēti 17 piloti, mums ir 20, tīri teorētiski šajā sezonā bija vairāk piloti nekā 20, jo atceramies, Niks de Vries tika atlaists, tad bija Lawsons, tad bija arī Ricciardo,
Šajā ziņā tātad mēs nedaudz tikām palutināti. Vairāk piloti bija, bet 17 tika pieminēti šajos topos, un pēdējā 17. vieta tieši Liams Lawsons arī ir. Viņš gan nebija nevienā top 10, bet viens no līdzstējiem viņš bija pieminējis kā 11. kā ar zvaigznīti, tā kā es puspunktu arī ieskaitīju viņam šoreiz. Tā kā puspunkts Lawsonam, un man ir neliels pārsteigums, ka viņš nav bijis desmitniekā. No otras puses, man arī bija nedaudz atšķirīgi kritēriji tiem pilotiem, kas nav pilnu sezonu, kā Ricciardo, kā Lawsons, kā De Vries. Līdz ar to es teiktu, ka pamatot ārpus top 10, neskatoties uz labo sniegumu, Lawsons. Tālāk 16. Tsunoda, 3 punkti. 15. Niko Hulkenbergs, 4 punkti. 14. Estebans Ocons, 4 punkti. Džordžs Rasels, dāmas un kungi, jūsu vērtējumā ir ārpus desmitnieka kopvērtējumā. 13. vieta, tikai 10 punkti. Tālāk Gazlī 12. vieta un Ricciardo 11. vieta. Tā, katrā ziņā šeit esam tikuši šobrīd līdz desmitniekam. Un tas desmitnieks arī ir visai interesants. Es varbūt sākšu šoreiz no pirmās vietas to desmitnieku, jo tur pārsteigumu nav līdz pat 10. pozīcijai. Vai es nedaudz samelojos, es skatos, te nē, Rasels, viss kārtībā, Rasels ir 9. Jā, viss kārtībā. Es droši vien kādu sirdstrieka ķēri, ne, viss kārtībā, Rasels ir 9. Pārskrēja pār rindiņām. Tā kā ir desmitniekā, bet sākšu no pirmās vietas. Šoreiz Verstapens bez variantiem. Pirmā pozīcija 186 punkti. Lielākā daļa no līdzjutējiem, skatītājiem, klausītājiem viņa arī lika pirmajā vietā. Bija pāris otrās vietas, bija pāris arī, kas neielika vispār top 10, tas droši vien ir nedaudz pārspīlēti. Mēs nekad nevaram izvairīties, protams, arī no tādiem topiem, kas ir ļoti, ļoti subjektīvs, un es to absolūti saprotu, bet kaut kāda taisnība, es domāju, ka tomēr saskaitot 29 cilvēku balsojumus, kaut kāda taisnība tur izkristalizējas. Un pat ar visu to subjektivitāti, kas tajā visā ir, skaidrs, kādām patīk vairāk Sainz, viņš ieliks otrajā vietā, nevis teiksim, cits vispār neieliek desmitniekā. Tā kā, kopumā es teiktu, ka es arī skatījos tos topus, es piekristu 80% topiem, es piekristu, jo šī nav precīzā zinātne, kā es vienmēr saku, te tiešām tas vairāk ir pēc izjūtām, tieši tāds pats būs arī mans tops. Tur nebūs precīzā zinātne, es nesaku tagad, kā jūs sabalsojat, bet tagad es teikšu savu pareizo versiju. Nē, protams, nē. Tur mēs varam daudz strīdēties un daudz runāt un diskutēt par to, kas ir pareizais un nenonākt līdz gala rezultātam tāpatās. Lai nu kā, pirmais Verstapens, otrais Alonso. Alonso bija viens no tiem pilotiem, kurš tika minēts visos izņemot vienā topā. Pat tajos, kur bija tikai 3, arī Alonso vienmēr tika minēts. Pat Verstapens netika pieminēts 3 gadījumos. Alonso tikai vienreiz, tā kā šeit ir diezgan visiem līdzīgs vai vienāds viedoklis, ka Alonso stabili ir viens no vadošajiem pilotiem, kā parāda šis tops šeit ir 2. vietā. Norris 3. lielajā jūsu topā ar 143 punktiem, Charles Leclerc 4. ar 137, tālāk Carlos Sainz uzreiz viņa komandas biedrs 5. ar 115. Lewis Hamiltons 6. vietā ar 110. Oskars Piastri, sezonas debitants arī desmitniekā 7. vietā ar 89 punktiem. Aleks Albons, Viljams komandas pilots, ļoti pamatoti ar 44 punktiem 8. vietā, un Rasels, Raseles apbižoja, pirms tam nosauc kārpus, bet es sajaucu rindiņas, kā viss kārtībā desmitniekā ir, bet joprojām tā ir tikai 9. vieta Džordžam Raselam 39 punkti. Un tikai par 1 punktu mazāk ir Peresam, kurš ir 10. vietā, tā kā aizķēries ir. Bet šeit jāsaka, ir diezgan izteikta plaisa. Tas top 10 ir punktu ziņā atraušies, jo pēc tam tur 11. vietā jau pieminētais Ricciardo ir punktu ziņā diezgan tālu aizmugurē. Tā kā tas desmitnieks diezgan skaidrs, kuri ir tajā desmitniekā, protams, pa kārtību tur vienmēr var nedaudz strīdēties, bet tā tad jūsu kopvērtējums, atgādinu vēlreiz, Verstapens, Alonso, Norris, Leclerc, Sainz, Hamiltons,
Piastri, Albons, Russells, Peres. Paldies visiem, kas sūtīja, un, lai būtu tā līdz galam pateicība, tad es viņus arī nosaukšu tādā chronoloģiskā secībā, kā arī tik visi iesūtīti šie balsojumi. Arvis Kudiņš, Marčanto, Uvis Muižnieks, man liekas, ka Uvis bija uz podcastu, ja es nejaucu Uvjus, tad man liekas, ka šis ir tas Uvis. Helmuts, Laimdota, Alvis Jansons, Jejo, Emīls Rotmejers, Kristaps Grinnieks, Egitaz, Toms Mankus, students, Kristaps Limanovičs, sveiks Kristap, Kaspars Bernāts, Alejas ielas Pēteris, Artūrs Freibergs, Lukstiņš 88, Lauris Džeriņš, Liene Ozoliņa, Santa, Edijs, Elīna, Anna, Oskars, Elvijas Reķis un Guntars. Es ļoti ceru, ka viss nosaucu. Ja nu kāds man kaut kur ir paslīdējis garām, tad piedošanu, ka neesmu nosaucis, droši ierakstiet kaut ko Twitterī nelāgu, ka esmu jūs piemirsis. Tā kā paldies visiem, kas atsūtīja. Kā jau teicu, man patīk patiesībā šāda komunikācija ar līdzjutējiem, jo arī vistiešākā veidā varu pārbaudīt, tad, jo es savu topu, kā es teicu, uzrakstīju pirms tam, tā kā neesmu no jums ietekmējis un arī neesmu neko izmainījis, goda vārds, un dažas lietas ir atšķirīgas. Man nav viss tas desmitnieks, kas sanāca jums, kas patiesībā izklausījās ļoti loģisks. Nu, piekritīsiet, tas top desmitnieks, pat ja mēs noliekam to visu objektivitāti un subjektivitāti malā un antipātijas malā, nu tad šis top desmitnieks, es teiktu, ka ir kopumā pilnīgi loģisks, teiksim tā, un nevienam neizraisītu milzīgi pārsteigumu. Kā jau vienmēr, protams, tur var pa pozīcijām pāris strīdēties, bet jūsu desmitnieks sanāca ļoti objektīvs. Tātad kaut kas varbūt manā nebūs līdz galam objektīvi. Kā es teicu arī iepriekšējā gadā, kad es taisīšu šo top 10, tad šis nav absolūti kaut kādos aprēķinos balstīts, pat punktos nav balstīts, tas tiešām ir uz izjūtām, nedaudz uz sajūtām, uz to, kāds pilotam ir bijis sniegums, ņemot vērā viņam pieejamo formulu, jo, manuprāt, tas ir tas aspekts, ko arī, protams, ir ļoti grūti novērtēt un saskaitīt un uzlikt uz papīra ciparos, tātad cik slikta mašīna ir tam pašam Aleksam Albonam, lai mēs viņu liktu tai top 10 vai nē, tas nav viegli izdarāms, tāpēc šeit ir tas vieglākais ceļš, ir neiet zinātniskajā virzienā, bet tātad izjūtu līmenī, un paļaujoties to, es esmu arī šo top 10 sagatavojis. Uzreiz nosaukšu tos, kas man netiek topā. Strolls, Lance Strolls, nav man īsti pat ko piebilst par Lance Strollu, par šiem es droši vien, ka nerunāšu īpaši, ja jau netiek, tad netiek, un par viņiem ir runāts sezonas laikā, kas ir tās problēmas, kāpēc ir tās problēmas, varbūt mēs visi līdz galam arī nezinām, lai nu kā. Tāda Lance Strolls, Logans Saržants, kurš nu pat pagarinājis līgumu Guanju Zhu, lai gan Guanju Zhu kopumā man nav. Es neteiktu, ka viņš būtu krist ārā no ainas, pilnīgi noteikti ne, bet šoreiz tie ir 10 piloti, kas tiek topā. Žūtu netiek. Arī Valtteri Bottas, diemžēl Valtteris, atceros, ka pāris gadus apkārt man viņš bija top 10 un pat pietiekam augstās pozīcijās, vēl Mercedes laikā šoreiz ne. Kevins Magnusens, Niks de Vries un arī Estebans Okons. No viņa es gaidīju krietni vairāk, tā kā tas varbūt arī ir tāda subjektīvā lieta. Tad ir man četrnieks, kuri arī netika man top 10, bet kurus es gribētu pieminēt, kas tomēr, manuprāt, stāvēja nedaudz pāri šiem iepriekš nosauktajiem. Pirmais tas ir Nikola Hulkenbergs, viņa sniegums jo īpaši kvalifikācijā, manuprāt, ir izcils, tieši uz Magnusena fona. Tas, ka neļauj Haas formulu parādīt to sniegumu arī sacīkstē, tas ir ļoti iegriezis, manuprāt, Nikola Hulkenbergam, jo pretējā gadījumā viņa atgriešanās varētu būt viens no tādiem skaistākajiem stāstiem bijis. Tas viss palicis ir nedaudz nepamanāms, un Nikola Hulkenberga sniegums vairāk ir novērots tieši kvalifikācijas laikā. Daniels Ricciardo, šeit gan es nemaz neliekšos, ka man
ļoti patīk Daniels Ricciardo, bet negribēju gluži likt viņu. Patiesībā pat nevis negribēju, bet top 10 viņam nepienākās vieta, jo viņš pilnu sezonu nav startējis, lai startē nākamgad pilnu sezonu un parāda, ka ir cienīgs šajā top 10 būt, un galā pirmais darbs, kas jāizdara, viņam jāpārspēj Tsunoda. Liams Lawsons pilnīgi noteikti kā minimums tikpat labi kā Ricciardo, varbūt pat labāk, ja mēs tur tā sākam sīki smalki iedziļināties. Es teiktu, ka ir ar šajos pāris posmos uztaisījis sev karjeru. Protams, tālāk viss atkarīgs ir no iespējas, jo tur daudz lietām jāsakrīt, lai tu kļūtu par Formula 1 pilotu. Tev ir jābūt īstajā brīdī, īstajā vietā, īstajā brīdī jāparāda sevi no labākās puses, un Formula 1 vai autosportā kopumā šeit ir viss atkarīgs no momenta, no griezes momenta, teiksim tā, jo arī tie Formula 2 čempioni šobrīd, viņi, tas pats Teo Puršērs vai pagājuši, kad atceramies arī Filipa Drugovičs, kurus jau pieminēju, viņiem nebija momenta tajā brīdī. Proti, jā, viņi kļuva par čempioniem, bet viņi savas karjeras, gan viens, gan otrs savas karjeras to ritējumu un to līkni augšupejošo nebija noslēguši ar šo Formula 2 čempionu titulu, tādā veidā vēl vairāk paceļot to līkni debesīs. Viņiem faktiski tā līknē jau bija vai sākusies lejupslīde jau Formula 2 karjeras laikā, vai tāds iestājies tāda neliela regresija. Abiem, starp citu, diezgan līdzīgi, jo Teo Puršērs pirms gadiem 3-2 bija ļoti tāda augšupejoša līkne, viņam bija ritīgs griezes moments. Viņš pēc F3 uzreiz Formulā 2 un Formulā 2 turklāt jau pirmajā gadā viņam tur bija sezonas sākumā, ja nemaldos, kaut kādu uzvaru sprintā, un tajā brīdī visi runāja par Teo Puršēru. Un diemžēl viņš nespēja noturēt to griezes momentu līdz sezonas beigām tādā augšupejošā virzienā. Neparādījās iespējas viņam līdz ar to ienākt Formulā 1, un pēc tam viņam tā Formula 2 karjera atlikušajā pagājušajā gadā un šajā gadā ir tāda nedaudz mocības. Pat salīdzinot ar Frederiku Vesti, kur viņš pārspēja čempionātu kopvērtējumā, Teo Puršēram tā sezona bija diezgan, godīgi sakot, viduvēji. Jā, viņš izspieda to čempionu titulu, pateicoties lielā mērā tādai stabilitātei, krietni vairāk uzvaras, viņam bija krietni mazāk nekā Vestī. Tā kā, tur nevaram teikt, ka bija pārliecinošs čempionu tituls, pat Filipa Drugovičam bija krietni pārliecinošāks, lai gan abiem tā ir trešā sezona. Tā kā ar to es gribu teikt, jā, šis nav šis moments, un Lawsons, kā es teicu, labi izmantoja šo brīdi, jo viņš jau tad bija savas akcijas pacēlis Superformula čempionātā, vēl vairāk tās uzgrieza, var teikt, debesīs ar šiem pāris startiem Formulā 1, un tālāk jau viss ir atkarīgs no tās izdevības, vai tu esi pareizajā brīdī, pareizajā vietā, arī attiecībā par pilotu tirgus situāciju. Un šogad, kā mēs redzam, ļoti stagnējoši tas pilotu tirgus ir ļoti stabils, un tā iespēja neparādījās Lawsonam, bet visi zina, cik viņš ir labs, un faktiski tuvākie 12 mēneši, vairāk inerci nebūs tam viņa griezes momentam kā 12 mēneši. Ja šajos 12 mēnešos parādās iespēja un ļoti liela iespēja parādīties, tam ir sevišķi, ja tu esi Red Bull sistēmā, kur redzam arī sezonas vidū var atlaist un atšūt pilotus, un kas zina, kas notiek ar Peres, kas notiek ar Tsunodu, ar Ricciardo, tā kā tur ir daudz jautājumu zīmes, un Lawsons ir labā griezes momentā. Un Gasly man arī paliek aiz svītras, lai gan viņa gadījumā, kā es teiktu, pilnīgi noteikti es lieku viņu virs Estebana Okona, krietni virs Estebana Okona, viņš arī punktos bija virs, un tā viņa ienākšana Alpine komandā ir bijusi kopumā pozitīva. Viņš var kļūt par šīs komandas, pagaidām līderi, jo komanda uz vairāk neko citu īsti nav spējīga un nav parādījusi sevi, ka viņiem ir vajag šobrīd top līmeņa pilotu, kā pieņemsim, es nezinu, to pašu Leclercu vai pasaka Dievs Verstapenu. Komanda nav tajā līmenī. Komandai pašai pa priekšu jāparāda, līdz ar to šajā attīstības stadijā Gasly ir absolūti ideālais pilots jūsu spējām un jūsu iespējām. Tātad tie ir tie, kas palikuši aiz svītras, tātad pirmā grupiņa, kuras nebija īsti vērts pieminēt, otrā grupiņa, kuras jāpiemin, Angļiem ir tāds teiciens honorable mentions, tad šie man bija tie godpilnā pieminēšana. Un pirmais pilots aiz svītras, kas ir vēl virs tiem, tātad 11. pozīcija, var teikt, es tā šmaucos pats savus noteikumus nedaudz sagrozu, tas ir Peres.
ilgi man tie 11 piloti kaut kādā veidā grozījās pa galvu, arī domājot par šo top 10, un man visu laiku bija grūti atmest kādu, un beigās izrādījās sliekais Peres. Un šeit jāsaka, tas nebija viegli, tā kā tas nebija tā kā es automātiski Peres slikta sezona, jo mēs nevaram teikt, ka slikta sezona. Sezonas sākums bija labs, tuvu lielisks, diemžēl tas bija ļoti īsu mirkli, un nevar tik vienkārši arī teikt, ka tajā sezonas sākumā varbūt pirmajos tajos 4 posmos viņš pārspēja Verstapenu. Viņš, protams, bija labāks 2 posmos, un es teiktu, ka Saudarābija viens no spilgtākajiem vispār viņam sezonas momentiem bija. Taču jāņem vērā, ka tobrīd tā formula bija atšķirīga, ļoti, ļoti veiksmīga priekš Peresa, tai pašā laikā salīdzinoši kopumā arī objektīvi. Šeit nav runa pat par Verstapena vai Peresa tādu pilotēšanas stilu, bet objektīvi tā formula bija ar mazāku potenciālu, ar krietni mazāku potenciālu, ja viņa paliktu šādos regulējumos vai tas ierobežojušais faktors, kas bija sezonas sākumā, ja tas saglabātos, tad sezonas izskaņā konkurenti pilnīgi noteikti būtu noķēruši Red Bull. To atzina dažādos veidos Red Bull vadība, arī Piers Vašē vienā no intervijām teica, viņš gan daudz nerunā, bet, ka viņš runā, to ir vērts paklausīties viņu. Viņš arī teica, ka ja mēs būtu palikuši pie tā virziena, ko izmantojam sezonas sākumā, un tas, kas krietni patīk no pilotēšanas stila vairāk Peresam, tad sezonas jau pusē konkurenti būtu mūs noķēruši un apsteiguši. Tā kā Peresam ir līdz ar to, varam teikt, tas ierobežojušais faktors, jo Verstapens ar šo formulu, kas nebija viņa stilam tik ļoti atbilstoši, jo viņš un arī Šarls Leklērs ir ļoti izteikti piloti, kas strādā ar ārkārtīgi asu priekšējo asi, ar līdz ar to vaļīgu salīdzinoši aizmugurējo asi, par to jau ir arī daudz runāts, un viņi ar šo kustīgo aizmugurējo asi attiecīgi manipulē krietni veiksmīgāk, krietni dabiskāk, tādā veidā arī panāk mašīnas rotāciju līkumā. Tā aizmugura izslīd, un viņiem tas neiet pret spalvu, teiksim tā, viņiem tas ir dabiski arī, viņi spēj to, kā teicu, spēj to kontrolēt. Peresam savukārt tas ļoti visus instinktus grauj tajā brīdī, kad tā aizmugura izslīd, tas faktiski liek pilotam uzreiz kaut kādas pretreakcijas veidot, tā tad nevis tas iet viņa dabiskā braukšanas stilā, bet viņam sajūt, ka jārēģē uz to ir un izsit no līdzsvaru. Tātad gan Peres, bet ne viņš nav vienīgais. Nav tā, ka Peres tagad retu nemāki tā braukt. Ir ļoti daudz pilotu, kam tas ielien zem ādas šāds stils formulas, bet tas ir ātrākais braukšanas stils, tas ir arī, pietiekami objektīvi un matemātiski pierādāms, ka šāds nevis pat pilotēšanas stils, bet šāds formulas regulējumu stils ir ātrāks, un tāda formula potenciāli ir ātrāka nekā tātad pretējā virzienā, ja būtu stabila aizmuguri un priekš nedaudz vaļīgāk, tātad nepietiekama pagriežamība latviski izsakoties. Līdz ar to, Peres sezonas, var teikt, vidusdaļa bija graujoši slikta, kas lielā mērā arī izdzēsa sezonas sākuma panākumus, un savukārt tie, kas varbūt slavēja sezonas noslēgumu, pēdējos mēs varam rēķināt 4 posmus, tad es teiktu, ka Peres knapi bija atpakaļ līmenī, kurā viņam būtu jābūt stabili visu sezonu, un pat arī ne līdz galam. Es teiktu, ka ja šāds sniegums, kā viņam bija pēdējos 4 posmus, ja būs visu nākamo sezonu, tad ar to būs kripatiņu par maz, lai noturētu vietu Red Bull komandā un lai pildītu to savu pienākumu vai to savu uzdevumu, ko no viņa gaida Red Bull komanda. Jo Red Bull komanda no viņa gaida, ja Maks Verstapens mums dominē, tad tev ir jābūt 2. vietā arī kvalifikācijā, arī sacīkstē faktiski ar minimāliem izņēmumiem un visu sezonu. Tā ir tā galvenā lieta, tā stabilitāte. Tā kā par Peres jau minēja, Peresam tika uztaisīti arī testi, īpaši šajos pēcsezonas testos. Tieši Peresa testi, to mēs tā varam saukt, Verstapens jau sen bija atpūtā kaut kur. Tā kā mēs nevaram teikt, ka Red Bull šeit necenšas un nestrādā uz Peres, pilnīgi noteikti cenšas un strādā. Bet līdz ar to esam nonākuši līdz 10. Tā, man jāpadzerās, jāiedzer ūdens.
lai varam uztaisīt atvēzienu, beidzot pie tā top 10. Nu tad, dāmas un kungi, 10. vieta, Yuki Tsunoda. Ļoti maz no jums bija arī pieminējuši Yuki Tsunodu, kā jau minēju, viņš bija ārpus punktiem. Trīs cilvēki viņi bija ielikuši 10. vietā vēl no 29. Tā kā es šeit pilnīgi noteikti viņu vērtēju ļoti augstu sezonas otrajā daļā. Protams, kļūdiņas bija arī šogad, jo īpaši sāpīgi kļūdiņam bija Meksikā, jo mēs varam teikt, ka Daniels Ricciardo izgriez pogas Yuki Tsunodam un, paskatoties ciparos, tā arī ir Kanādā, Meksikā, jo īpaši, kur atcemies top 6, Danielam Ricciardo kvalifikācijā otrā starta rinda. Tomēr Yuki Tsunoda ar kļūdu kvalifikācijā sev nogriez visas cerības uz labu rezultātu, un tas faktiski viņš būtu kā minimums turpat bijis, kur Daniels Ricciardo. Bet sezonas pēdējais posms un arī kopumā ļoti daudz posms šīs sezonas laikā, kad arī Alfa Tauri vēl nebija šos uzlabojumus veikuši, ļāva Yuki Tsunodam tomēr joprojām cīnīties par punktu robežu, faktiski par pēdējiem punktiņiem, un tieši uz viņu arī komanda paļāvās tajā brīdī, kad sezonas izskaņā nāca šī cīņa par pēdējiem punktiem cīņā par 7. vietu, kas gan tā arī noslēdzās par labu Williams komandai. Bet atceroties pēdējo posmu, tur arī Tsunoda skaisti, eleganti, precīzi gal galā jātiek līdz finišam bez sadursmēm. Un man ļoti patīk, ka tas tā notiek. Es esmu dzirdējis arī daudz kritikas Tsunodas virzienā. Es piekrītu, man arī nepatīk šāda lecīga nostāja un lamāšanās kā tādam vecam jūrniekam, bet tas man netraucēja, ja Tsunoda spēja demonstrēt solīdu sniegumu. Un es teiktu, ka šajā sezonā viņš turpat uz robežas ir, lai es teiktu, ka tas bija ļoti solīds sniegums no Yuki Tsunodas, un kas ir tā galvenā lieta, kas no tā izriet. Tā galvenā lieta ir tā, ka nebija tā, ka ienāca Daniels Ricciardo, kuru mēs tagad sakam, ka jā, Daniels Ricciardo ir atgriezies, ir to mojo atguvis un izskatās, ka viss baigi labi ir, ka tagad viņš sit pušu Yuki Tsunodu un te bez variantiem noliek uzreiz pie vietas. Nu redzējāt, ka nav tā. Kvalifikācijā viņiem ir vienāds rādītājs, kopējās sacīkstēs bijis 3-3 pirms pēdējā posma un 4-3 pēdējā posma, attiecīgi Tsunoda bija izvilka to pārsvaru kvalifikācijas režīmā, un tas nozīmē, ka arī nākamajā sezonā mēs varam paļauties uz Tsunodu kā uz diezgan adekvātu mērauklu, lai mērītu arī Daniela Ricciardo spējas un sniegumu. Tā kā visu cieņu Tsunodam, viņam ir, protams, jāspēr nākamais solis tajā savā attīstībā, viņš jau vienreiz ir caur radats aci izsprucis un palicis Formula 1, kad izskaties, ka varbūt varētu arī nepalikt, tā kā jāizmanto tā iespēja. Tālāk 9. vieta, George Russells. Ļoti izskatās tāda interesanta situācija. George Russell jau nepieminēja viņu pie top 10 jūsu topā, bet ne, viss kārtībā. Arī jums, dārgie draugi, viņš bija 9. arī man viņš ir 9. šajā gadījumā. Pārliecinoši sezonas laikā, ja mēs tā kopumā uz sezonu skatāmies, pārliecinoši zaudējis ir punktos Lewisam Hamiltonam. Un es esmu diezgan jau daudz norunājis šajā podkastā, tā kā ļoti dziļu tajā lietā nelīdīšu, ik pa brīdim jau komentējot, arī esmu šo stāstījis, bet man piekrītat vai nē, jūs varbūt arī varat uzrakstīt komentāros, bet man ir sajūta attiecībā par George Russellu, ka no tā brīža, kad viņš ienāca Mercedes komandā no Williams vienības, tad līdz šim brīdim viņa akcijas ir nevis cēlušās, bet kritušās. Nedaudz, bet tomēr kritušās, un man ik pa brīdim iezogas tādas nelielas bažas vai tāds jautājums Toto Wolffam, vai joprojām tu uzskati Georgeu Russellu par absolūti, pat ne ideālu, bet absolūti pilnīgi noteikti uz pilotus, ko varēs paļauties tajā brīdī, kad Lewis Hamiltons aizies pensijā un ka mums ir nākamais komandas līderis un ka tas komandas līderis nebūs ne kripatiņu sliktāks par Lewis Hamiltonu un varēs aizstāt viņa atstāto caurumu milzīgo.
Protams, tas, ko atbildētu Toto Wolffs šobrīd, neatbilst varbūt patiesībai, ko viņš patiesībā par to domā, bet arī jūs padomājat, vai tiešām ir tā sajūta, ka ir tajā līmenī. Jo nevaram mēs teikt, ka tas tagad pirmais gads un vēl jau būs tikai. Un šeit es nenāju, ka viņš ir slikts vai kā, bet ir tāda sajūta, ka ir viņam joprojām niansītes, kas līdz galam nav noslīpētas, un vai tās varēs viņš noslīpēt un izskaust, nav pārliecības. Viņš ir labs daudzos elementos un lielisks, un tad sākas tādas mazas problēmiņas, teiksim tā, kas gala rezultātā, diemžēl, var nospēlēt milzīgu lomu. Jo atceraties to pašu 21. gada sezonu, ko es ik pa brīdim pieminu, jo, manuprāt, tas ir uzskatāms pierādījums vismaz attiecībā uz šiem diviem pilotiem, ka tie divi piloti ir citplanētieši. Tas, kā viņi viens otru bīdīja un stutēja uz priekšu un visu sezonas garumā, un kādu līmeni sasniedza abi ar savu stabilitāti un spējām faktiski nepieļaut kļūdas milzīgā stresā visas sezonas garumā vai minimāli, tad tomēr man nav pārliecības, ka tādu stabilitāti tik augstā līmenī ir spējīgs sasniegt Džordžs Rasels. Jo tu vari būt stabils, ja tu brauc uz, teiksim, 95%. Protams, tad tu brauc ar rezervīti, un jā, tad tu esi stabils. Ja tu sāc braukt tu 99%, tu 100%, ja tu tad spēj sasniegt to stabilitāti visu sezonas garumā, tad tiešām tu esi izcils pilots, bet tajā brīdī ir tas lūzuma moments, ka parādās daudziem tās problēmas, un ir tās problēmas parādījušās pietiekami daudz arī Ruselam. Tālāk 8. vieta – Carlos Sainz. Carlos Sainz karjera, bet sezona arī tā diezgan interesanta, kā pa kalniem lejām, un, protams, tas jāņem visu kontekstā ar Leclerc, par viņu es vēl runāšu, un arī kontekstā ar Ferrari attīstību, un Sainza spilgtākie posmi bija pēc Itālijas, sākot ar Itāliju līdz Japānai. Tas īsais nogrieznītis, kur, ja tāda būtu visa sezona bijusi, ja tāda sezona būtu bijusi neskatoties uz Ferrari tehniskajām izmaiņām, un līdz ar to arī kaut kāda veida pat nedaudz filozofijas un regulējuma maiņai, un arī jau iepriekš stāstīja ar šo priekšējo riteņasi, aizmugurējo riteņasi, ja šo izmaiņu, neskatoties uz šīm izmaiņām, Sainz būtu saglabājis to pārsvaru pār Leclercu visu sezonas garumā, tad man viņš topā būtu, top 3, top 4, un pilnīgi noteikti virs Leclerca. Taču viņa spilgtākie tie pāris posmi pienāca tajā brīdī, kad tiešām tā mašīna bija ļoti, pirmkārt, salīdzinoši atbilstoša viņam, salīdzinoši neatbilstoša Leclercam, vairāk paļaujoties uz aizmugurējo riteņasi, un turklāt viņa uzvara nāca arī tieši tajā īsajā nogrieznī, kad, protams, arī paslīdēja kāja Red Bullam. Tur mēs nevaram noņemt nekādas, protams, panākumu laurus atņemt Sainzam par to uzvaru. Tā galu galā ir vienīgā ne Red Bull uzvara, un paldies Carlosam, paldies Ferrari. Bet, kā jau teicu, tas viss jāņem ir kontekstā. Tā situācija, tur bija daudz faktori, kas tobrīd ierobežoja Leclercu. Tajā skaitā, starp citu, arī sacīkšu stratēģiju, bet šeit gan es absolūti neko nepārmetu Ferrari. Manuprāt, Ferrari jāturpina, tā ir piemērota ar tik diviem līdzvērtīgiem pilotiem salīdzinoši vismaz. Kā Sainz un Leclerc, tad šī situācija, kad otrais pilots kvalifikācijā strādā uz pirmo attiecīgi, tāds likums vai tāds iekšējais noteikums ir ļoti atbilstoši. Protams, tie noteikumi mainās tajā brīdī, ja pirmais varbūt tur sapinās meistarībā, varbūt aizķerās vai sadurs, vienalga. Tad, protams, tas viss vairs nav jāņem vērā, bet redzējām, ka Charles Leclerc strādāja Singapūrā uz Carlos Sainzu Monsā, atļauja viņiem savā starpā cīnīties. Tas bija pašās beigās, kad konkurenti jau vairs nebija sasniedzami un Sainz noturēja to pozīciju. Arī viss cieņa viņam par to, tā kā savus pilgtāko karjeras, sezonas to nogriezni viņš atstrādāja lieliski, un kā jau teicu, ja būtu tāds sniegums attiecībā pret Leclercu visu sezonas garumā ar dažādiem stiliem formulas, tad šeit neko absolūti viņam nevarētu pārmest, bet citādi tomēr tikai 8. pozīcija.
Ejam tālāk, Aleks Albons, tā es apstīšos ātri Sainz, kur bija, lai salīdzinātu jums. Sainz bija jums 5. pozīcijā, tā kā vainums no jums nepiekrīt. Man uzskatu viņu par labāku pilotu. Viss kārtībā, es neapbižojos, es ceru, ka jūs arī, ka es viņu tik zemes nolicis. Albons man ir 7, jums ir bijis 8. Visiem kombinācijā, protams. Jā, Aleks Albons jau sezonas vidusdaļā mēs runājam par Aleksu Albonu kā par pilotu, kurš ir pēkšņi atkal atgriezies krietni vairāk vadošajā pilotu grupiņā un šobrīd varētu būt tāds melnais zirdziņš pilotu tirgū. Tas, protams, ir uz 27. gada sezonu, starp citu, kas mūs sagaida, man jau siekals pilni muti ir. Kas mūs sagaida 27. gada sezonā ar pilotu tirgu, tur būs lielā pamatīgā staigāšana. Izskatās, ka mums ir tā iekrits, ka mums uz tiem pāri gadiem tie līgumi varētu būt saslēgti lielai daļai piloti, un tagad nepāri gadā 23. mums nekas nenotiek īsti. Nu, lai nu kā, arī Albons būs spēlētājs tajā tirgu, ja nepagarinās jau laicīgi līgumu ar Williams, ja Williams un James Valls nepiesies Albonu, neparādot, ka redz, mēs spējam, progresējam, esi daļa no komandas, būvējam to komandu kopā un strādājam turmākos 5 gadus un ceļam to komandu, un tu varēsi arī tos laurus plūkt. Kas ap citu arī kā process, ka tu esi tomēr svarīga sastāvdaļa tam procesam, tas ir vienmēr arī pilotiem svarīgi, un reizēm pat piloti varbūt ir gatavi arī nedaudz upurēt to tūlītējo panākumu šāda procesa dēļ, jo šeit ir varbūt ne tik ļoti tas rezultāts, protams, vienmēr rezultātam ir nozīme, protams, bet tas process pats ir krietni baudāmāks. Un varbūt arī Albons būs gatavs tajā procesā līdz ar to ieguldīties. Redzēsim. Katrā ziņā tas ir vēl viens stāsts, kur ļoti gribētos man arī redzēt, tas arī tāds pelnrušķīts stāsts gan pašam Albonam, gan Williams komandai, un ļoti labi liktu justies mums visiem. Galu galā tā ir Williams komanda, kur gan no oriģinālajiem īpašniekam nav vairs nekas, bet par laimes maz nosaukums palicis. Tā kā, jā, šajā ziņā ar Albonu tāda interesanta lieta un jāgaida, kā viņiem nākamā sezona ies. Un vēl par Albonu vismaz no Williams komandas ar Albonu, kāpēc es viņu ieliku arī 7. vietā, bija tā situācija, labi, seržants varbūt ļoti kritārā no tās ainas, bet ar Albonu bija Williams pārliecība absolūta, ka lai kāda būtu apstākļi nedēļas nogalē, lai kā komanda sagatavotu no savas puses formulu, Albons trasē izspiedīs no tās mašīnas visu, ko tā mašīna ļauj izspiest, un plus vēl mazdrusciņi. Protams, tur vienmēr ir kaut kāda neliela izņēmuma, bet tādu pilotu nav daudz. Es teiktu, ka Alonso vēl tajā grupiņā ir, un Verstapens varbūt, jo daudziem, pat Leclercam, kas ir man arī topā augstāk, pat Leclercam ir tāds niķīts, ka tomēr viņš spēj šajā savārijās iekulties un pārspīlēt nedaudz ar to, ko viņš spēj nokontrolēt, ja tā mašīna nenāk viņam pretī un ko viņš nespēj nokontrolēt. Un tur viņš to robežu varbūt vai ne līdz galam jūt, vai nedaudz pārkāpj. Albons spēj pagaidām vismaz vairākumā gadījumu to parādīt, un tas komandai ir ļoti, ļoti patīkam. Tas komandai ir ārkārtīgi laba sajūta, ka, lai arī ko mēs izdarām, Albons izspiedīs maksimumu, mēs redzēsim, ko tā mašīna spēj, un līdz ar to tas ir tas, ko viņš šobrīd dod. Protams, tur ir daudz problēmas Williams komandā, tur jāsaprot daudz tieši tehniskās lietas, kāpēc tā mašīna bija tik īpatnēji unikāla, un līdz galam viņi pat nesaprot, kāpēc viņi bija tik labi atsevišķos posmos, un tā nav patīkama situācija, bet ar Albonu ir viss kārtībā. Tālāk 6. vieta, Piastri, Oskars Piastri debitants, man 6. pozīcija, jums Piastri bija 7. tā kā apmēram turpat. Jā, Piastri, man ir milzīgs prieks par Piastri. Beidzot mums ir kaut kas līdzīgs kā Lewis Hamilton debija. Piastri debija, izcilākie panākumi, goda piedestāli, uzvaras sprintā galu galā Oskaram Piastri, un es esmu viņu slavējis daudz un dikti. Kā gan neslavēt Piastri, jo tā pārliecība, kas viņam ir pirmajā sezonā, un tā paškritika, bet tai pašā laikā tāda ļoti
loģiska un samērota paškritika atšķirībā no Lando Norris. Par Norris mēs vēl parunāsim, bet dikti prātīgs viņš ir. Es nesaprotu, vai tur viņam vecāki ir piestrādājuši, vai viņš pēc dabas tāds ir, vai tomēr Marks Vēbers viņu ir daudz sitis. Es, protams, smējos. Sitis un ieskolojis to paškritiku un to, ka nedrīkst sprēgāt, lai arī cik labs tu esi kā debitants, un vienmēr jāskatās, kur tu vari uzlabot, un tās ir tās labās īpašības, un es jau te minēju vienreiz, tagad neatceros kur, bet tas labākais, ko es piefiksēju, tā bija, ja nemaldos, tā bija Meksikas sacīkste, kur viņam bija sadursme ar Tsunodu, man liekas, tas bija, ar Tsunodu, un Tsunoda, tā bija viena no reizēm, kur Tsunoda atkal uztaisīja kamikādas gājienu, tas bija tāds diezgan nepatīkams moments. Mēģinot varbūt rehabilitēties un mēģinot tikt pie tā ātruma, kas bija tai sacīkstē Tsunoda pārspīlēja, saskrējās ar Piastri. Un, protams, visa vaina Tsunodas pusē, un kāds bija komentārs no Piastri, komentārs bija sekojošs, ka es šajā visā, viņš neteica vainoju sevi, bet es redzu, kur es varu uzlabot, jo mans uzdevums bija nenonākt tādā situācijā, kad kā cits pilots var mani izsist no sacīkstes. Man bija jābūt labākās pozīcijās, kaut kur priekšā, kur startā, protams, neesmu lielākajā burzmā un kur ir bīstami izkrist, un viņš skatās uz sevi. Tas, ka tas otrs, tam otram aizkrita širmes, un viņš uztaisīja kamikādas gājienu pret mani, es tur neko nevaru izmainīt, bet es varu izmainīt, lai es nenonāktu tādā situācijā, un tas ir ārkārtīgi prātīgi, jo pilotiem, ja viņi izstājas, ja piedzīvo sadursmi, pirmā doma ir atrast vainīgo. Un šeit, starp citu, pavērojiet, ja jūs neesat redzējuši, Estebans Okons ir viens no tiem, kas savas vainas īsti neatzīst, pat ja tur daļēji tāda ir, nav gatavs atzīt, ir meklē vainīgo un ātri atrod. Viņam tas ir kā aizsardzības mehānisms savā ziņā, ja varbūt iestrādājies, un viņš meklē ātri vainīgo. Un vismaz priekš sevis viņam jāatrod tas vainīgais ir. Tā kā Piastri ļoti, ļoti tāds pilots, kas šobrīd ir, es teiktu, uz augšupejošas līknes, un paskatīsimies, kā viņam ies nākamajā sezonā. Nākamais, 5. pozīcija, Lando Norris. Lando Norris, apskatīsimies, kur viņš ir jums. Lando Norris 3. ir jums, tā kā mani 5. vietā tieši virs Piastri. Jā, Lando Norris man arī būtu bijis augstāk, un beigās es tomēr arī vērtējot viņu un tieši šo konkurentu, kas viņam ir priekšā, es vēl neminēšu, lai saglabājas kaut kāda neliela intriga, bet starp viņiem man pastāvēja arī domas, vai nolikt vienu priekšā vai otru, tad to pēdējo svaru kausu sasvēra par sliktu Lando Norrisam fakts, ka bija pietiekami daudz kļūdas tādos izšķirošos brīžos, un tur nebija viena vai divas, tur jau tā kā ar vienu roku pietrūkst, lai ar vienas rokas pirkstiem pietrūkst, lai saskaitītu tās kļūdas kvalifikācijā, un nevelti viņš pats arī sāk, protams, šo paškritikas vilni vai it's always me sestdienās, ka vispār var neierasties uz kvalifikāciju. Protams, tas ir pārspīlēts, un, protams, es arī minēju, ka tā ir tāda viņa gadījumā, tā jau ir savukārt paškritika, kas nedaudz destruktīvi var kļūt un kas ir jākontrolē, un es ļoti ceru, ka Andrejs Stēla komandas vadītājs tomēr mēģina kaut kādā veidā iegrozīt pareizā virzienā tās Norris smadzenes, ka nav jau viss tik slikti, un ka tu tik slikts neesi, kā tu sevi noliec. Protams, ka ir paškritika laba lieta, kā mēs ar Piastri runājam, bet, kā jau teicu, viņam tā paškritika ir, viņš arī sevi nedaudz varbūt sev atņem to pārliecību tādā veidā. Tas, manuprāt, šobrīd, un viņš jau iziet uz starta tai sestdienā ar domu, ka es esmu spējīgs salaist to grīstē, nevis ar domu, ka es spēju paņemt pole position, kā būtu jābūt. Jo īpaši sacīkšu pilotiem viņām būtu milzīgai pašpārliecībai sevī. Bet viņš iziet ar domu, ka es spēju salaist grīstē, un tas ir tā šaurā robeža, kas ir jāmēģina kontrolēt komandas vadītājiem, lai tajā pusē neaizkristu Norris, un man ir sajūta, ka viņš nedaudz aizkrits tajā pusē. Līdz ar to tas ir mīnus. Tas, kā cilvēki mums liek viņu, protams, pažēlot, bet kā pilotam tā ir vājā vieta. Tur neko mēs nevaram darīt, no tā neizbeigt. Ja tas nebūtu, tad sacīkstē viņš pilnīgi noteikti ir pārāks par Piastri,
sacīkšu režīmā ar McLaren Renaissance sezonas vidusdaļā. Fantastisks sniegums. Spēja arī strādāt ar riepām. Šobrīd tā pieredze ir Lando Norrisam pietiekami liela, un vienmēr neaizmirstam tomēr, ka ir šis faktors, neredzamais faktors, ar ko jācīnās ir Lando Norrisam, proti ar šīm īpatnībām, McLaren formulas īpatnībām, ar ko tā arī netika galā. Daniels Ricciardo no McLaren aizgājis, viņa vietā ir Piastri, un mēs tā kā varbūt vairs par to nerunājam tik daudz, un liekas, ka varbūt nav vairs tā īpatnība, bet tā īpatnība pastāv, un Lando Norris ik pa brīdim pieklājīgi atgādina, ka tā īpatnība ir, un man joprojām arī ar to ir jācīnās, bet es esmu ar to iemācījies cīnīties, bet joprojām es nebraucu brīvi, un līdz ar to ir jāvelta daļa no manām spējām, mana smadzeņu resursu un tā tālāk, lai tiktu galā ar šo īpatnību, ko es nevaru veltīt citām lietām. Vai tam ir tiešais sakars ar kvalifikācijas snieguma problēmām, es neesmu pārliecināts, bet tikpat labi arī. Tā kā varbūt ne tieši konteksts tur ir, bet kaut kāda daļēja ietekme arī tajā varbūt ir. Tā kā tas ir jāņem vērā, ar to joprojām cīnās Lando Norris. Tā kā es ļoti ceru to psiholoģisko pusi sakārtos, un tur būs lieliski viss. Tālāk, 4. vieta – Lewis Hamiltons. Paskatīsimies, dāmas un kungi, jums Lewis Hamiltons ir 6. pozīcijā. Lewis Hamilton es ik pa brīdim slavēju, un varētu noteikti daudz jau, man liekas, man arī tik pārmests, ka es esmu Lewis Hamilton fanboy, un godīgi sakot, es neesmu. Bet es pāris gadus atpakaļ rakstīju par viņu rakstu, un to es esmu pieminējis diezgan daudz, arī lasīju. Gatavoties šim rakstam gan grāmatas, gan publikācijas par viņu un intervijas, vēl ļoti senas intervijas, vēl galīgi jauns un zaļš viņš bija. Un man krietni vairāk kļūst skaidrs, kāpēc Lewis Hamiltons tieši uzvedības ziņā un psiholoģiskā ziņā ir izveidojies par tādu personību, kā viņš izveidojies šobrīd. Līdz ar to man tas nesit pa nerviem, bet es pilnīgi saprotu, ka daudziem cilvēkiem varētu sist pa nerviem, ja viņš vienkārši ieslēdz televizoru bez varbūt padziļinātas zināšanām, kāpēc Lewis Hamiltons uzvedas, kā viņš uzvedas, kāpēc viņš ir izveidojies tādu personību, un tagad klausamies viņa interviju vai viņa runāšanas stilu un veidu. Tas ir īpatnējs. Protams, ka tas ir īpatnējs. Mums kā tādiem parastiem cilvēkiem liekas, tas gan ir vīzdegunīgs un deguns debesīs. Bet, kā jūs teicu, kad mēs izprotam, kāpēc viņš tāds izveidojies, ir tad mēs varam nolikt to malā, un tas varbūt tik ļoti nesit pa nerviem, un attiecīgi viņa, un tas, protams, līdz nāk arī viņa komunikācijas stils sacīkstē arī viss, kas brīžiem var likties normāli, bet nav normāli, bet neaizmirstam, ka mēs sēžam uz dīvāna, graužam čipšus, un mums ir puls pie 60 sitieniem minūtē, viņam ir pie 120, vai vēl krietni vairāk. Un skaidrs, ka kādā veidā tas nāk katram uz āru, tas ir ārkārtīgi individuāli, un kā katrs sevi tajā brīdī arī uzvelk un sasniedz to labāko sniegumu līmeni iekšēji, tas arī ir savādāk. Mēs varbūt nemaz līdz tādam savam sniegumu līmeni nekad mūžā pat neesam bijuši, mums nav bijis sevi tik ļoti jāiespringst ar sevi, lai sasniegtu varbūt tādu līmeni. Līdz ar to, es teiktu, ka tas ir nedaudz varbūt nepamatot mums uzbrukt gan Hamiltonam, gan arī Tsunodam šajā ziņā. Protams, tur mēs varam teikt, nedrīkst tā lamāties, bet tur vienmēr jāskatās tā otra puse ir, un kaut kādā veidā tas līdzsvars ir jāatrod. Bet par Hamiltonu, kāpēc tik augstu arī Hamiltons, tad ne jau tās īpašības un tā psiholoģija, bet faktiski snieguma kvalitāte lielāko daļu sezonas viņš bija. Šeit es runāju par sacīkšu režīmu, pārāks par George Russell kvalifikācijā, viņiem tur bija absolūti līdzīgi, 11-11 ar Russellu Hamiltonam, tā kā Hamiltons gan arī, nevaram teikt, ka viņš baigais pole speciālists bijis vienmēr, arī atceramies, ka ļoti regulāri, pat pārāk bieži Valtteri Bottas viņu pārspēja kvalifikācijā, un Lewis Hamiltons tomēr ir vairāk sacīkšu braucējs un sacīkstēs pārliecinoši priekšā arī Džordžam Russellam, un te es jau iepriekš to stāstīju, ka Hamiltons
strādā, un viņš jau kopš vēl pirms debijas Formulā 1, viņam jau tas mazākajās sacīkšu sērijās bija, ka viņš ārkārtīgi ir rēķinātājs. Tātad sacīkstes laikā rēķina uz kopējo rezultātu, nedēļas nogales laikā rēķina uz sacīks, lai būtu tas spilgtākais moments vai tas labākais sniegums. Sezonas laikā rēķina, lai būtu kopumā sezonā tie labākie rezultāti, līdz ar to izvelk matemātiku. Tāpēc tas nes titulus, šāda rēķināšana nes titulus. Savukārt tas, ko darīja Džordžs Rasels, viņš gāja ļoti bieži varbūt uz pilnu banku un to vajag to vienu uzvaru un tas nekas, ka būs pie sasists cils, kas arī saprotam šajā situācijā, kad necīnās par čempionu titulu, kāpēc ne? Labāk paņemt varbūt to vienu uzvaru sezonā un vismaz mēģinājis es būtu. Bet tajā brīdī mēs neesam redzējuši no Džordža Rasela pagaidām, ka viņš spēja rēķināt visas sezonas garumā. Un es ceru, ka viņš spēj pārslēgties tajā brīdī, ka Mercedes iedos viņam formulu cīnīties par čempionu titulu, ka viņš spēs pārslēgties un tieši tāpat kā Lewis Hamiltons rēķināt visu sezonas garumā. Nu, un savukārt par to, kāpēc es arī ar Norris tur gribēju mainīt vietām, jā, man Norris un Hamilton tā situācija tā nedaudz nav līdz galam skaidri, jo Hamiltons savukārt pagura sezonas pašā izskaņā, un šeit es gan varētu teikt, ka viņam bija absolūti tāda psiholoģiska vilšanās, un par to sezonas noslēgumu, un sapratu viņš, ka nav jēga šeit cīnīties, nav jēga līst ārā no ādas, lai sasniegtu kaut kādu 5., 6., 7. pozīciju, tam nav vispār nekādas nozīmes, un viņa Abu Dabī arī visa intervijas, visas fotogrāfijas, pat pēdējā bilde kopā ar Mercedes komandu bija ļoti uzskatāmi. Varēja redzēt, ka viņš šeit atrodas tikai tāpēc, ka tur ir jāatrodas, bet kopumā viņš sen domās ir kaut kur citur. Atpūtā, restartēties viņam vajag pirms nākamās sezonas un neredz viņš visam šim īsti jēgu un nozīmi, teiksim tā. Un šeit arī viņu var saprast galu galā, jo kura sezona tā viņam ir un viņu reiz motivē un dzen uz priekšu tiešām tā cīņa par uzvarām. Ļoti izteikti ir vairāk tādi piloti, kuri attiecīgi tiklīdz tas nenotiek, nevis pat spēj, bet viņiem aiziet tas snieguma līmenis pretējā virzienā, ka viņi nespēj sevi motivēt līdz galam cīņai par 5., 7. vietu. Tā ir protams, slikta lieta, bet iedodiet tam Lewisam Hamiltonam lūdzu formulu, ar ko var cīnīties par uzvarām, un mēs redzēsim pavisam citu vēlnu. Labi, esmu pāri jau stundai norunājis, tā kā, lai nevilktu baisā garumā, ejam top 3-nieks, tad es domāju, ka jums visiem skaidrs, kas tai top 3-niekā ir. Šāds Leclercs 3. pozīcija. Leclercs sezonas izskaņa izcila, sezonas pirmās 2/3 vismaz priekš Leclerc standartiem. Nebija jau, protams, viss tik slikti, bet viņam tiešām arī pat bija intervija ar Leclerc, un viņš arī pats teica, man bija sezona 2 daļās ļoti izteikti. Pirms Japānas un pēc Japānas. Japānā Ferrari atveda uzlabojums, ko arī lēnām pamazām visu sezonas garumā gatavoja. Tie bija tieši grīdas daļā, kā Frederiks Vasūrs teica, tādi nelieli uzlabojumi, bet faktiski, kas sakārtoja šo balansu starp priekšējo un aizmugurējo riteņa asti, tieši aerodinamisko balansu šajā gadījumā, šo izsvarojumu līdzsvaru starp aizmugurējo un priekšējo riteņa asti, un atcerieties, ka tas balanss ir kustīgs, tā ir tāda mobīla lieta, tas nav tā, ka tagad mēs nostabilizējamies 45% uz priekšējās riteņa astes no piespiedu spēka, 55% uz aizmugurējās, un viss nemainās. Tas viss mainās viena apļa laikā vairāk kārtīgi un nepārtraukti. Līkuma ieejā tas ir cits, jo tur ir uzreiz formulai bremzēšanas brīdī sasvērums uz priekšējo riteņa asi. Līkuma iekšējā daļā, kur sāk griezties, formulai nedaudz ir savērsums un attiecīgi sagriežās nedaudz formula slīp pret varbūt to pretī nākošo gaisa plūsmu. Tur uzreiz cits, tas mainās, līkuma izēja atkal cits. Un tā ir tā lieta, kas ir jāatrod komandam lielai daļai, kas varbūt ir tikušas tādos ideālos apstākļos, kā aerodinamiskais tunelis taisnvirziena kustībā pie ļoti augsta piespiedē spēka līmeņa. Tātad tas iespējamais maksimālais piespiedē spēka līmenis ir augsts un iespējams pat augstāks kā Red Bull. Taču viņi to nespēja izmantot, viņi nespēja pie tā piekļūt, jo apļa laikā faktiski, kad tu brauc trasē,
Tu nebrauc tādos ideālos klīniskos apstākļos, tev visu laiku ir vai nu bedrītes, kur grīda paceļās augstāk, zemāk staigā, protams, līkuma ieeja, bremzēšanas mirklis, kad tev sasverās formula, kā jau teicu, līkumā arī vērpe, šasīs vērpe stājās spēkā, un, protams, aerodinamiskā ietekme pavisam cita. Un līdz ar to nav tik svarīgs tas maksimālais piespēdējais spēks, bet izmantojamais piespēdējais spēks, jeb tas tāds vidējais piespēdējais spēks. Un šajā ziņā ar Japānu arī Ferrari atrada kaut kādu veidu vidusceļu, un kā viņi teica, tā galvenā doma 2/3 no pirmās sezonas pirmās daļas bija atrast iespēju pilotiem izjust formulu, un lai nebūtu tā formula tik ļoti īpatnēja un cimperlīga, jo tas bija tas, kas bija Ferrari. Ferrari piespēdējais spēks bija ļoti augsts, bet tā formula bija cimperlīga un nevienmēr pie tā piespēdējais spēka tiklīdz pilotiem iedeva formulu vai šajā gadījumā Leclercam, kur ir pārliecība par to, ko tā mašīna darīs un ka tai līkumā viņa neizslīdēs, Leclercs spēj uz sava talanta rēķina spērt to soli augšup. Ne tā mašīna kļuva ātrāk, bet viņš ar to mašīnu spēja pabraukt ātrāk. Ko īsti nespēja vairs Carlos Sainz, kamēr tie iepriekšējie uzlabojumi atceramies, kas bija no kā jūs teicu, no Itālijas līdz Suzukai deva Sainzam lielākas priekšrocības. Tā kā tā mašīnai bija potenciāls, bet no tās mašīnas nespēja izdabūt ārā visu, ko tā dod Charles Leclerc, bet tiklīdz nedaudz tie regulējumi nostrādāja, tā tas notika. Tā kā, ja Ferrari spēs turpināt apgādāt Leclercu ar formulu, kurai viņš var uzticēties, tad mēs no viņa varam sagaidīt lielas lietas. 3 pirmās starta pozīcijas Leclercam sezonas otrajā daļā, tātad Las Vegasa, Ostina un Meksika tagad, ja ļoti nemaldos bija. Pirmajos posmos visās 15 sacīkstēs tikpat vidējā starta pozīcijas, starp citu. Pēc Japānas es apskatījos 2,3 starta pozīciju. Pēc Japānas, pirms Japānas 6,3. Finišā pēc Japānas 3,2, pirms Japānas 5,6. Tātad tiešām sezona no 2 daļām, un tas sezonas noslēgums pamatīgs, skaists, blīkšķis, patīkami redzēt Leclerc tur ir, un iespējams uz šī visa viļņa arī, protams, tas sarunas pa karjeras turpināšanu Ferrari. Tālāk ejam. Otrā pozīcija, šeit arī laikam bez pārsteigumiem 2 mums ir palikuši, Alonso un Verstapens, un nesliek otrajā vietā Fernando Alonso. Pastīsimies, kur jums ir Fernando Alonso, jums arī ir otrajā vietā Fernando Alonso. Lielākā daļa, kā jau teicu, bija minējuši Alonso arī kā savu pilotu. Daudz varētu mulsināt tas sezonas vidusdaļas posms, kur Alonso pazuda mums no apvāršņa, un arī varbūt sezonas izskaņā netik ļoti parādījās tomēr. Tas bija patiesībā tas mirklis, manuprāt, kas tieši parādīja, uz ko ir Alonso spējīgs. Šo es jau kaut kur stāstīju, tagad vairs neatminos, kur. Tik daudz runāju, ka es neatminos, kur es ko runāju. Bet šeit, lai cik tas dīvaini nebūtu, mēs varam ņemt par piemēru to pašu Lansu Strolu un viņa sniegumu, jo, lai kā jūs zākātu Lansu Strolu, viņš nav jau viņš slikts. Nav jau viņš slikts. Ir pilnīgi noteikti normāls pilots, kuram ir kaut kādas stiprās puses un īpašības, jo sevišķi varbūt zemes saķers apstākļos, tādās žūstošās trasē, atceramies, ka ir godu piedestāli bijuši un pieredze viņam ir pietiekami liela, un viņš var pabraukt ļoti, ļoti solīdi. Vai viņš būs pasaules čempiona līmeņa pilots? Protams, ne, bet ir labs, teiksim tā. Un tas nozīmē, ka, ja mēs viņu ņemam kā par atskaites punktu, kad par tādu labu, solīdu pilotu, tad tur Alonso sniegums un viņa pārspēks arī kļūst visuzskatāmāk redzams. Un, protams, tas bija tajos brīžos, kad formula ir konkurēt nespējīga. Tajā brīdī atstarpe starp Alonso un Strolu pieauga vienkārši katastrofāli. Savukārt sezonas izskaņā un atsevišķos posmos arī sezonas pirmajā daļā, kad Aston Martin formula sezonas sākumā varbūt netik ļoti, jo tur arī Strols nebija pieredzis pie tās formulas, tā kā objektīvāk ir pat skatīties uz sezonas beigām, kad bija strādājis visu sezonas garumā, arī Strols ar to formulu bija saprats, kā tā strādā. Mēs redzējām, ka viņš ir krietni tuvāk Alonso.
Ja Alonso ir 4., tad Strolls ir 6. Alonso bija 3., Strolls turpat aizmirēja 5. Un tā ir tā vieta, kur viņam ir jābūt, un mēs viņam nepārmestu absolūti neko. Taču, kā jau teicu, ja mēs vērtējam Alonso atsevišķi tajā visā, tad tas uzskatāmākais pārsvars Alonso bija sezonas vidusdaļā, ka tā mašīna bija nekāda, ka bija aizgājuši kaut kur šķērsām pilnīgi Aston Martin savos attīstības izlūk gājienos, un Strolls bija nekurienē. Savukārt Fernando Alonso joprojām bija solīdos punktos, jā, nebija vairs tie godu piedestāli, bet bija punkti turpatās, un tas pārsvars bija pret komandas biedru milzīgs. Un tas ir tas pārspēks, kas joprojām ir Alonso, ko es teicu, kas ir arī Albonam. Ja tā mašīna, lai kāda būtu mašīna, ko mēs iedodam Alonso uz starta, viņš no tās mašīnas izspiedīs maksimumu. Protams, ja viņš ir motivēts, un šobrīd viņš izskatās ir ļoti motivēts joprojām, kas ir pārsteidzoši, viņš izspiedīs no viņas maksimumu. Un mēs redzēsim, uz ko tā mašīna ir spējīga. Ja tā mašīna tajā posmā finišēja ar Alonso 8. vietā, tad tā mašīna bija spējīga labi jau uz 9. vietu. Un tā ir tā lieliskā lieta, ar ko var reiķināties ar Alonso, un es teiktu, es nesaprotu, ar kuru galu domāja Alpīna vadība. Labi, tas bija Lorāns Rossi, kurš jā, droši vien, ka tur tā pašpārliecība bija krietni lielāka par intelektu. Viņa gadījumā viņš jau sen tur vairs nav, bet skaidrs, kā var neredzēt, ka Alonso ir viena no lielākajām vērtībām, kas var būt komandai, un Aston Martin apzinās, ka kas ir šobrīd, kā jūs domājat, kas ir Aston Martin kā komandas šobrīd lielākās vērtības? 3, teiksim, jānosauc. Tad viennozīmīgi tas varētu būt tas, ka ir jaunas iekārtas, modernas šobrīd jauna bāze sacelti, kas ir tas pamats, uz kā attīstīties un veidoties, kas līdz ar to pievilina varbūt arī tos vadošos cilvēkus, arī tehniķus un inženierus un tā tālāk. Un Fernando Alonso, pilnīgi noteikti, tas ir Fernando Alonso, tas ir viens no tiem stabilākajiem stūrakmeņiem, kas viņam šobrīd ir, un viņiem ir jāturās pie viņa, viņi dos viņam tik līgumus, cik viņš ilgi gribēs, kamēr viņš būs tajā līmenī, jo, kā jūs teicu, viņš parāda patieso šobrīd komandas līmeni. Tā kā, jā, to viņš arī demonstrē, un, protams, man personīgi, kāpēc es viņu pavilku varbūt vēl to kripatiņu uz augšu un priekšā Leclercam, man personīgi joprojām Brazīlijas lielās balvas izcīņa, un tā meistarklase, es joprojām esmu mērnā sajūsmā, viens no spilgtākajiem, man pašam emocionāli arī viens no patīkamākajiem posmiem. Šogad bija Brazīlija, šī garā cīņa ilgstošā, un sacīks kā tāda nebija jau tā, ka tur nenormāli aizraujoši, bet tā divu cīņu redzat, cik maz vajag patiesībā. Nevajag jau tās daudzās apdzīšanas, bet pietiek varbūt ar pāris apdzīšanām, bet pastāvīgu intrigu, ar spilgtu rezultātu un savstarpējo saspēli, spilgtu pa vidu tam visam, un tā kā tas bija ģeniāli, un Alonso tāpēc arī varbūt to 1 vai 2 pozīcijas pavilku vēl uz augšu. Un pirmā vieta šeit bez pārsteigumiem, tieši tāpat kā jums, tā arī man ir Max Verstappens. Par Max Verstappenu, par kritumiem viņa gadījumā nav īpaši daudz ko runāt šogad, jo faktiski viņa, tādas vājās vietas viņa arsenālā nav, bet nevar aizmirst, ka kopumā sezonas laikā ļoti, ļoti reti viņš tika piespiest pie sienas vai iespiest stūrī, un ļoti reti sezonas laikā viņam tika tāds pamatīgs stress, kur bija jāizsargājās. Un līdz ar to, protams, kā jūs teicu, arī iepriekš ir vieglāk noturēt to augsto līmeni stabili, ja tu brauc uz 95%, nevis uz 99% vai 100%. Man vienmēr mulsina, ka saka uz 110%. Kā tas ir iespējams? Es spēju, procentuāli pēc būtības, tas tīri teorētiski, labi, neiesim tajā ziņā. Tā kā es pieturos, ka tomēr 100% tas ir maksimālais, ko var, un tas brīžiem, tas lielākā daļā gadījumā pat nav aizsniedzami, mēs tā runājam par cilvēku spēju robežām. Līdz ar to šeit ir jāvērtē nedaudz ar tādu pieskaņu un piesitienu, bet tai pašā laikā mēs nevaram absolūti neko atņemt Maxam Verstappenam sezonu kopumā bez kritumiem. Un kāpēc no manas puses tā pirmā vieta, ne jau par tām daudzām uzvarām vai to vispārējo, bet galvenokārt par to, ka arī viņa gadījumā ap
5. 6. posmu bija skaidrs, kurš šeit būs čempions un kā tā sezona grozīsies. Un, tev ļoti viegli ir arī pazaudēt to pavadienu un nedaudz tā kā, atslēgties tā. Bet, ka viņš spēja ierasties uz nedēļas nogali un joprojām līdz niansēm spiest un motivēt gan sevi, gan komandu, neatstāt nekādas nianses un visur būt perfektiem, un pat brīžiem Giampiero Lambazzi, viņš ir, Giampiero Lambazzi, viņa tāda sacīkšu inženieris pilnīgi noteikti tieši tāpat kā Lewis Hamiltons ir matemātiķis. Principā visiem sacīkšu inženieriem jābūt ir baigiem matemātiķiem, viņiem visu laiku ir jāvelk vidējais, visu laiku riski jārēķina ir. Un Verstapens pilnīgi skaidrs, ka ir gatavs iet uz lielāku risku nekā ir vajadzīgs. Un Giampiero Lambazzi visu laiku tā kā zirgu neiejātu, mēģina ievilkt atpakaļ grožos, nomierināt. Nē, mums šeit nevajag, mēs visiem jau tā nedaudz rikšojam pa priekšu galopā, tā kā nomierinies. Tā ir tā lieta, jā, kas Max Verstapenu, teiksim, vēl paceļ to kripatiņu augstāk, manuprāt, ir spēja atrast iespēju vai potenciālu meklēt vēl tās nianses, kur uzlabot sevi, uzlabot komandu, uzlabot vispār, jo prasīt no komandas daudz, prasīt arī no sevis daudz. Un skaidrs, ka tur neglāja gludi un tur bija šīs arī lamāšanās un vispārējā un sašutumi, bet tas ir tas brīdis, kas parāda tieši to, ka viņš nav apmierināts. Kā es teicu, tāds pragmatisks cilvēks, tur kaut kas neiet līdz galam, bet mēs tāpat esam visiem priekšā, kāda starpība, tiešām, bet tas parāda, kāpēc arī viņš ir tur ticis. Tā kā, jā, tik tālu par topu. Ātri pavisam vēlreiz top 10 no manas puses, 10 Tsunoda, tālāk Russells 9. vietā, 8. Sainz, 7. Albons, 6. Piastri, 5. Norris, 4. Hamiltons, 3. Leclerc, 2. Alonso un 1. Max Verstapens. Pāris lietas man ar jums visiem ļoti līdzīgs. Tāda Verstapens Alonso, 1. divnieks, jums Leclerc 4. man 3. Norris 5. attiecīgi. Hamiltons jums bija zemāk, man bija 4. vietā, jums 6. Un jā, Tsunoda 1. desmitniekā, kas nebija vispār jums 1. desmitniekā. Tā kā tādā ziņā, jā, es pastījos vēl te tops. Es ceru, ka esat apmierināti. Kā jau teicu, ja ir kaut kādas interesantas lietas, ko varbūt neizstāstīju, ko gribat piebilst, droši rakstat komentāros. Nākamais podcasts tagad pavisam ilgi nebūs jāgaida. Es gan nezinu, kādā formātā es to taisīšu, bet biju apsolījis un joprojām turos pie sava solījuma uztaisīt nelielu apskatu vismaz par Brown GP dokumentālo filmu. To arī izdarīšu. Kad? Nevar solīt, bet pilnīgi noteikti ilgi nebūs jāgaida, jo nāk vasaras ziemas brīvlaiks nāk, protams. Bez Formulas 1 jau tāpat būs grūti iztikt, bet to noteikti izdarīšu. Un kā jau teicu, turēšu arī roku uz pulsa attiecībā par šīm ziņām, jaunumiem, kas ir Formulā 1, un ļoti iespējams, ka kaut kāda veida analīze par šiem jaunumiem arī sekos tieši audio formātā. Ļoti iespējams īsā versijā, tad tie būs atrodami Patreon lapā. Paldies visiem, kas, kā teicu, iesūtīja savus topus, ļoti to novērtēju. Paldies visiem, kas noklausījās līdz galam, un turpinam sekot Formula 1 čempionātam un tiekamies trasē. Atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number.